tad lūdzu atpakaļ nenāciet. It kā mēs sakām, ka bet cilvēkiem ir kredīti, viņi viņus atdos un šādi uzlabo savu finanšu situāciju. Igaunijas piemērs patiesībā to neapliecina. Un viens no lielākajiem tās partijas sponsoriem, kuri virzīja šo iniciatīvu, varbūt ne viens no lielākajiem, bet būtisks, bija viena no šīm aizdevēju firmām. Bet es tagad dzirdu, ka Igauni jau ir apjomu ziņā atgriezušies tur, kur viņi bija iepriekš, un ka Igaunijas valdība jau mēģina mainīt likumus, lai tie cilvēki, kas izgāja ārā, varētu tomēr atkal atgriezties. Jo sākumā viņi ļoti strikti bija pateikuši, ka ja jūs izstājaties no otrā līmeņa, tad lūdzu atpakaļ nenāciet. Un tagad viņi to visu tagad saprot to šīs sekas un kādu slogu ilgtermiņā tas var uzlikt budžetam un ekonomikai. Tas jau ir uzlikts, jāsaprot tas, ka tas jau ir uzlikts. Tātad tas lēmums nav bez sekām. Ja, tur tās fiskālai tie visi efekti vienā brīdī nāks atpakaļ. Ja. Diemžēl ekonomika darbo cikliski, un Igauni sev jau ir parakuši apakšā ar šo lēmumu.